sauc Matīs, un es esmu no Baložiem. Šobrīd es nestudēju, bet es plānoju doties studēt uz Nīderlandi. Savā ziņā tā ir matemātika, tā ir arī nākotne, vismā tā ir tagadne un nākotne, bet tas arī nav tas, ko lielākā daļa cilvēku iespējams domā, ka tas ir. Mākslīgais intelekts nav varbūt tik brīnumains, kā tas varētu sākumā šķist. Tā ir vienkārši faktiski statistika. Tas katrā ziņā automatizēs un uzlabos vairākus aspektus. Tas jau tagad faktiski tiek pielietots. Nākotnē izskatās, ka viena no daudzsološām vietām būtu robotika, kas tāda nozīmētu, ka mēs tiktu tuvāk cilvēciskiem robotu asistentiem. Man piezvanīja un uzaicināja, jautāja, vai es gribu piedalīties. Un es, protams, teicu, jā. Tas, kas man visvairāk droši vien ieinteresēja, ir šī prakses iespēja pēc kursa. Un es domāju, varētu iemācīties kaut ko jaunu. Tā kā man interesē arī šī sfēra, tad es piekrītu. Cik es sapratu, man piezvanīja tāpēc, jo es biju piedalījies vienā olimpiādē un acīm redzot dabūjis pietiekami labus rezultātus, lai man piezvanītu un uzaicinātu mākslīgā intelekta programmā. Lielākoties es teiktu, ka es apguvu C++ kā valodu. Pythonu es lielā mērā jau zināju. Un, protams, pēc tam bija diezgan daudz prakse ar dažādu modeļu izstrādi gandrīz no nulles. Iedziļināšanās tajā matemātiskajā pusē, tā visa implementācija. Viens no faktiski labākajiem veidiem, kā mācīties, kas ir mācīšanās balstīt uz projektiem, jo tu uzreiz pielieto tās zināšanas, kuras tu ieguvis, kas nozīmē, ka viņas tev paliek labāk atmiņā, un tu vairāk izproti, kas tieši un kā pielietot tās zināšanas. Man patika pasniedzēji, noteikti. Pasniedzēji bija ļoti plaši, it īpaši tie, kas pasniedza paši tā kā par mākslīgo intelektu. Man arī patika visi tie praktiski uzdevumi. Bija ļoti interesanti tos pildīt. Un savā ziņā izaicinošākais bija kaut kādā mērā turēt līdzi tam mācību tempam. Tā kā izpildīt visus praktiskos uzdevumus prakses iespēja. Ir diezgan vilinoša. Tu iegūsti industrijas pieredzi. Tā kā, ja ir interese, tad katrā ziņā ar pieteikšanos vien neko zaudēt nevar. Tāpēc vienkārši pieteikties.